Labvakar, dārgie Latvijas iedzīvotāji. Tātad ikvakar reportāža no Čehijas, no Ostravas, no pasaules hokeja čempionāta. Rīt trešā diena, šodien ir trešā diena, un šodien, jā, Latvijas atkal var gulēt mierīgi, absolūti mierīgi var gulēt, jo Latvijas izlasē šodien ir brīvdiena, jā, viņiem ir iedot brīvdienu, nu tas ir, nu tā kā darbiņā, kad tu nostrādā, tev kaut kad iedot brīvu, jā. Nu viņiem arī iedeva brīvu, jā, teica, puika, zin, kā paganās, zin, savā vaļā, tur papriecājās, atpūšās kādu, kurš tur. Nu un tad, jā, nu tad tāda, zin, tāda inside no komandas, kur kurš zin, kā cits tur kaut kāda grāmata palas, jā, zin, cits novus uzspēlē, jā, cits kaut kāds šitās Hāna Šmarovs tur mēģina satikt, vai vēl tur kaut ko, kāds uz kaziņšik, jā, kāds vienkārši istabā buhā, nu, var sakot, puikas dod vaļā pirms rītdienas spēles ar Uzbekistānu, jā, viņi normāli atpūšās. Nu, un tagad, jā, nu, kas vēl tur ir tāds svarīgs, kas būtu, nu, katram līdzjūtējam jāzina, jā, tā tad, nu, tas mūsējais āboliņš, jā, respektīvi, viņam nekāds diskābels nav, jā, ja kāds nezinu vispār, pa ko ir runa, es tūlīt izskaidrošu, jā, atceraties, tur, bļaļ, spēle frančiem, jā, un tagad kaut kādi, bļaļ, franči, tā kā, bļaļ, izbadējušies šakāļi, uzmetās virsū, bļaļ, ābolam, jā, viņi saka, tur, zin kā, kas tu tāds, bļaļ, no kurienes tu esi, bļaļ, es esmu visu dzīvi Marseļā nodzīvojis, es tev nav redzējis, ābols vienkārši lauka puika, bļaļ, zin kā, vienkārši lauka puika, tas, bļaļ, vienam pa štangu, otram pa štangu, kaut kāds tiesnesis jūt, ka, bļaļ, nu, ka tas tūlīt viss atpizdīs, bļaļ, tas metās pa vidu, viņš saka, Rodrigo, bļaļ, enough, Rodrigo, bļaļ, tikai, zin kā, es tikai sāku, viņš nahuj tiesnesim arī pa jibālu, bļaļ, tam pakavi pa gaisu, bļaļ, ņuņas pa degunu ārā, kaut ko, bļaļ, viņš tur kliec, bļaļ. Jā, kaut ko, bļaļ, ābols viņam vēl pieslido, viņš pačukst, viņš saka, klausies, bļaļ, nedod Dievs, tu, bļaļ, pasūdzēsies kaut kādai šitai, te, bļaļ, Latvijas basketbola savienībai vai vēl kaut ko. Man iedos diskābeli, tev, bļaļ, bērni pa bāriņiem uzaugs, tev, bļaļ, viņi ne tēvu redzēs, ne māti redzēs, bļaļ, ne suni redzēs, ne, bļaļ, ne savu plīšu lācīti redzēs, bļaļ. Viss normāli, jā, var sakot, viss izrulīja, viss, nu, tiesnesa nav muļķis, zin kā, bļaļ, viss dzīve vēl priekšā. Respektīvi, pa to viss kārtībā, jā. Nu, tad vēl mūsējiem šodien, bļaļ, nu, treniņš, nu, Vītoliņš tur iet pa istabiņām, mēģina salasīt kaut kādas, jā, viņš kaut kāds saka, puikas, nu, aizem patrenējamies. Tur, bļaļ, priekšā, bļaļ, ģedovšķina, jā, nu, tur jau viss šitie, zin kā vecie, kas mums ir, bļaļ, viss šitie te Daugaviņi tur, bļaļ, Indraši, jā, tur, bļaļ, viss 4 brāļi bukārti, bļaļ, šitais Nāroks, tie sūd dirst, viņi saka, bļaļ, lai trenējās tie, kas spēlēt nemāk, jā, mēs māk spēlēt, nahuj, mums jātrenējās, bļaļ, tev vajag tu ej trenējies, bļaļ, zin kā atpisieši, un brīvdien, bļaļ, viss man, bļaļ, darbs sākās rītā. Nu, un, jā, nu, Vītolim tur pa kazuhu, nu, viņam pa to maksā, es arī saprotu, jā, nu, viņš tur kaut kāds, zin kā, salasīja tādas, nu, vieglāk ietekmējumos, viņš, zin kā, tur, bļaļ, piedraudē, kā kuram, bļaļ, pa štangi iedot, kuram prēmiju, kuram, bļaļ, slīdes atņemt, nu, kaut kā tur sarunāja, bļaļ, kaut kāds tur dabuju uz ledus, kaut kāds puišeļs, jā, zin kā, tur pamētāja un tā tālāk, bet, nu, pārējie no sirds tur atdeva, bļaļ, nu, zin kā, no sirds normāli atpūtās. Nu, labi, ar to viss beidzās, jā. Nu, un tad es vēl dabuju, nu, pilnīgi nepamatot, teikšu godīgi, es zinu, ka pilnīgi nepamatot kritiku, bļaļ, pa Latvijas līdzjūtējiem, jā, ka mēs, zinu, daram kaunu Latvijas republikai, mēs te, bļaļ, lamājās dzēr tikai, nu, nekādas kultūras, nekā nav. Bļaļ, dirši, nu, dargie cilvēki, bļaļ, nu, bišķiņ domājam, jā, ko jūs runājat, ka šitāda kritika es vispār negribu dzirdēt, es negribu uztvert, un es pat negribu, bļaļ, taisnoties. Jo mēs esam, bļaļ, viena no kulturālākajiem līdzjūtējiem vispār šitien, jā. Piemēram, šodien, jā, es zinu, kā es pats personīgi biju bibliotekā, es redzēju, es braucu garām, kad, bļaļ, Ostravas opera, Latvijas līdzjūtēji, jā, uz Ostravas opera gāja, jā, sadevušies rokā, nu, kurš rokā, kurš kājā, bļaļ. Tad vēl šitais te laikmetīgās mākslas izstāda muzejā, bļaļ, nu, rinda latviešiem stāv, jā, zin kā, nu, tur viss šitie te Latvijas formās un tā tālāk. Kurš tur vēl kaut kādiem, zin kā, vietējiem bērniem tur kaut ko runājās un vēl tur kaut ko var sakot. Tas viss ir dirsiens, bļaļ, es pat
Es domāju, šodien likt cilvēkiem iepūst, vienkārši iepūst un pārbaudīt promils, bet es varu nozvērēt, jā, ka lielākai daļai, nebūs trinīts šodien, nebūs, varbūt kāds, tiešām, zin kā šitie krievi saka, ņisim jā, bizuroda, jā, var jau būt, ka kāds cūg, ir, zin kā, kurš te lamājās koži un tā, zin kā, mīs pa stūriem un tā tālāk, bet, tie ir kaut kādi, uz tiem, cik mēs te esam, kaut kādi 60-80 tūkstoši atbraukuši. Uz tā fona, kāds, 3-4 varbūt ir kaut kādi šitādi te pidarās, Ko to viņam padarīs? Neko, kā cilvēkam, kultūra šūpulītī nav ielikt, jā. Bet lielākais vairums, cilvēki, domājiet, ko es runāju, nav tā. Tad kaut kā tā, jā, var sakot, guliet mierīgi, gatavojieties spēlē ar Turkmenistānu un var sakot, turam īkšs un, jā, esiet prātīgi uzmanīgi uz ielām un pastieties pa labi, pa kreisi un zīmes ievērojiet. Davai turās.